Esiet ļoti priecīgi, gaiši sveicināti. 22. maijā arī Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smirģa muzejā zālē. Izskatās, ka Eduarda Smirģa meita jānākus. Kā vietinieki uzstāsts, jā. Bet ir man mīļā. Un ir sarunas Smirģa kabinetā vai zālē ar Indru Burkovsku. Lūdzu, ieņem vietas uz vīras krēsla tajā pusē. Šeit? Jā. Labi. Man ir tāds amats, man ir citu teksti, man jārunā, ko ir uzrakstījuši un jāklaus, ko man jāsēž. Jā, bet šodien galvenokārt klausīsimies atbildes un viņas pašas pārspriedumus, jo es pats ar Indru esmu iepazinies droši vien kaut kad viņi studēja, to es vēl noskaidrošu, jo viņi mazliet agrākā kursā studēja par mani, bet zinu, ka vienos sarīkojumā Kuldīgā viņa ar 3 musketieru kompāniju no Valmieras zirgos jāja pa Kuldīgu. Jā. Tā bija, jo to viņi arī pieprata. To es paprasīju, kā viņi to pieprata un vai viņi to vēl ar vienu attīsta šo veidu. Un sarunās tas ir par teātri, lai gan Indrai ir arī ļoti daudz kino darbu, bet kino mēs šajā mājā ignorējam, nosacīti, jo fragmenti daži būs, kas ir filmēti, protams, jo teātris ir dzīvā māksla un dzīvais process. Un vienmēr scenārijas arī netiek īpaši šeit dzelžaini veidots, tā kā ir iespējams, ja jūs vēlaties, varat arī kaut ko, kādu jautājumu uzreiz pajautāt. Nu, protams, paprasot atļauju mammai Indrai, ja tas tā. Bet iesāksim mēs ar nelielu fragmentīnu. Ja? Lūdzu, Indra, skaties, vai tu tur sevi atpazīsti. Un reizē beidzām. Tas ir sasniegums. Indra Burkovska. Nu, redziet, ja, tāpēc, ka tā bija jāiesāk, lai parādītu to garšu, kādā mēs šodien sarunāsimies. Jo gan nopietni, gan jautri vai ļoti nopietni, jo Indra, kam zvana tik ļoti, kā Indra, kā kādreiz teica Pēters Petersons, ir daudzveidis, daudzveide. Ja kādam zvana, droši atbildiet. Sakiet, ka jūs esat baigi labā pasākumā, lai arī vēl nāk un mierīgi nav uztraukties. Jā, tā kā viens parādīs. Nu, lūk, un vēl viens iesākumā, jo mums ir tāda ātrāk, tad parasti tas formāts nevis tādā pusotrā stundā, lai pārāk cilvēks neaizskavēt, jo runas ir jābūt īsām, koncentrētām, pareizi. Indra. Nu, tur bija labs teikums. Mēs reizē beidzām. Es domāju, kaut jau būtu tās beigas. Jā, mazs fragments no kādreiz kā televīzijas raidījuma, kura Indra stāsta par sevi. Un tad mēs arī varēsim kaut kādā mērā turpināt jau no šī fragmenta atkāpjoties. Lūdzu. Es kaut kur lasīju tādu teicienu, ja sieviete saka savu vecumu, tad tā ir zināmā mērā spekulācija, ka viņa ar kaut ko spekulē. Un es negribu teikt, ka es ar kaut ko spekulēju, bet mana dzimšana, man liekas, man patīk tie mani skaitļi, ka es esmu dzimusi 5. datumā, 5. mēnesī, 55. gadā, mamma saka 15 minūtes pāri 5.
Un man patīk, ka tā nav piekdiena, ka tā ir ceturtdiena. Ja būtu piekdiena, tad nebūtu ticam, vai ne? No kā tu esi mantojis savu temperamentu? Mani vecāki un mani vecvecāki ir bijuši ļoti stipri un izturīgi cilvēki. Un zemnieki, viņi visi ir zemnieki bijuši. Un manam tēvam ir absolūti ģeniāli humora izjūta. Viņš jebkurā lietā vienmēr saskat tādas pozitīva, laba attieksme pret dzīvi. Un tāpat arī mammai. Un man ir svarīgi, ka man ir šis tāds labs lādiņš. Un, piemēram, Kuldīgā mans vecais tēvs, kuram bija 7 meitas un 1 dēls, gribēja, lai katrai meitai viss dzīvot, būtu savu māju un dzīvot blakus, un tā arī ir. Man ir daudz radi, mēs dzīvojam Jāņkalnā, vienkopus. Viņš uzcēla katrai meitai māju? Katrai neuzcēla, bet 3 pagū. Tās tagad bija tās lielas mājas, kur dzīvoja arī gandrīz visas. Man mammīte skolas gados. Un tas ir mans papiņš iesvētībās Smiltiņos, Padurs pagastā. Un šī ir mana vecāka kāzbilde 48. gada 13. jūnijā. Kā skaists kadrs no filmas. Labākais, ko es esmu savā mūžā izdarījis, vecākiem sarīkoja zelta kāzas. Raimonds savā savu... Jā, redz, te ir tas iesākums, un tagad pakomentē Kuldīgu, dzimto vietu. Kā tas bija? Tu var sēdēt, kā vēlēt. Es izstāstīšu vienu anekdoti. Veca karpa cepās pannā un domā. Un nekad nebija laika ne pasauļoties, palikt brūnai, tā beidzot. Jā, tā kā tas, es domāju, ka jā, forši, ne? Laigi forši, es domāju, ka viss īstenībā. Es tikai skatoties šos fragmentus, es varu izstāstīt, kad mans paps arī Padurē bija liels, man ir mājās Blaumaņa lugas, kur viņi sanāca kopā un šķūnī spēlēja Blaumanu. Un tā kā viņš bija ļoti liels teātra cienītājs, viņš bija ļoti skaists vīrietis, bet visu laiku viņš spēlēja tādas raksturlomas, tos mīlētājus viņš nespēlēja. Un man šajā sakarībā, man arī ir skolā, es spēlēju teātri, un es tev iedošu vienu dokumentu izlasīt, kurš ir tātad rakstīts. Kad, lai es nemeloju, tu bez brilles redz? Jā. Tad tu gan esi. Lielie burtiem. Jā. Tātad visu zemju prolētāriešu savienojumu. Jā, tas ir svarīgi, jā. LPSR. Jā. Kuldīgas vidusskolas godaraksts Burkovskai Indrai par sekmīgu vecmāmiņas lomas atveidojumu 1966. Jā. 66. gada 16. februārī. Tā ir maza piezīme. Tagad tas loks ir noslēdzies, jo 5. jūlijā lūdzu nāciet visus Sajumi arēnu. Es būšu beidzot vecmāmiņa. Lai gan es esmu vecmāmiņa, man ir jau 3 mazbērni, bet tā loma būs pirmo reizi. Tas bija, man bija brīnišķīgi teātra skolotāji. Teātra pulciņu mums vadīja skolotāja Lūcija Bulle. Redz, ko man labākā draudzene Aija,
kur atnāca vēlāk, bet es jau 5. klasē spēlēju tātad vecmāmiņa, es neatceros, kas tā bija pa lūgu. Pēc tam es biju kaimiņien runga iz maisa un cūka no kaķu nams. Cūka, tu un cūka, visi esam cūkas. Žigli mamma šurp un es cūkpieniņu pūkas. Nu, tā to es atcerējos. Nu, un pēc tam man sākās skaists. Skolotāja Lūcija Būla, viņa katrā matemātikas stundā lasīja priekšā fragmentus no grāmatām. Un 5 vai 10 minūtes. Un līdz ar to mēs visi arī ļoti mīlējām matemātiku, jo mums bija tik brīnišķīgi skolotāji. Bet vidusskolā uz Kuldīgu atnāca vēl viens brīnišķīgs cilvēks, kur mīļā Lāsa, un tas ir tavs tētis. Es sāku spēlēt teātri pie Raimonda Kugrēna. Un Raimondu Kugrēnu sūtīja pa visu Latviju, kur ar pašdarbību gāja. Nu, tā nevisai labi, tur sūtīja Raimondu Kugrēnu, lai viņš paceļ uz augšu. Viņš to arī izdarīja. Mēs spēlējām, piemēram, Silainas mūžu un braucām apkārt pa visu Latviju. Un, man no Raimonda Kugrēna ir piezīme burtnīca, jo mums bija arī teorija, kas ir teātris, bija runas vingrinājumi, bija skaisti fragmenti arī. Nu, tāda ļoti liela, dziļa mīlestība pret teātri un ko vispār letiņiem nozīmē teātris. Un tad mēs nonācām arī pie tādas, kas man ļoti patika, ko viņš bija izdomājis, kāpēc, nu, ka mēs tautas lugas tā spēlējam no sirds visi, ja? Tāpēc viņš saka, iedomājieties, tos mazos zēnus un meitenes, kas gāja ganos un ka viņi dziedāja. Viņi taču gribēja, lai visi to dzird. Un es domāju, tur kaut kas, tajā ir kaut kāda dziļa patiesība. Kad man mamma un manas mammas māsa Līžuks, es tagad ierakstīju dziesmas, kādas viņas atcerās, tur šīs gan dziesmas, tur gāja balss vaļā. Tur tad, nu tālūk. Man šitie fragmenti tādas atmiņas. Izņemot to goda rakstu, es biju sagatavojusies. Tādu pusgadu iepriekšējais. Galvenais ir tā, ka ir tāds goda raksts, ja par vecmāmiņas lomu. Tā bija labs skola. Nu, mūzikas skola ar tev bija? Mūzikas skola man arī bija, jā. Mūzikas skolā es mācījos klavieres, mācījos oboju. Un, jo mans vecais tēvs spēlēja caru orķestrī, un tā bija viņa tāda, nu, doma, ja cilvēks nekad nepazudīs, ja viņš pratīs kādu instrumentu spēlēt. Un, nu, es domāju, ka tagad tas arī, nu, svarīgi katram jaunam cilvēkam, ja viņš prot kādu instrumentu spēlēt, nu, es domāju, ka tā ir tāda mūsu cieņpilna līdzās pastāvēšana mākslīgajam intelektam. Tā es varētu. Nu jā, kad ir doma, ka teātri izrādes tagad aicina skatīties starptautiskos semināros, kur mākslīgais intelekts. Tas mūs apmierinās? Nu jā. Neapmierinās. Dzīvēs process. Kādu instrumentu spēlēja klavieres? Jā, mūzikas skolas beidzas klavieres, jā. Bet tad apstākļi, es gāju papam līdzi bērns spēlēt, tad es spēlēju baritonu un tenoru, un tad, kad ballīts vajadzēja iet spēlēt, tad es spēlēju akordionu. Un es pēc tam iestājos arī Jūrmalā mūzikas skolā akordionu klasē, kad jau es strādāju Nacionālajā teātrī. Kad Nacionālajā? Jā, tur varēja vecāki arī stāties. Jūrmalā? Jā, Jūrmalas mūzikas skolā bija ļoti laba. Es nezinu, vai tas viņiem saglabājies tagad, bet man skolotāja Jūlija aizbrauc uz Itāliju, jo vienkārši tur varēja nopelnīt vairāk nekā te Latvijā. Tad tev diploms arī akordeonu spēlēs? Nu, tik tālu es netiku. Nu jā, tagad parādīsim mazu fragmentiņu, kur tu spēlē citu instrumentu. Jā. Cik var minēt, kādas izrādes?
Rakavis Žigliņš droši, tas viņai būs atklājis savu mīlestību. Miltiņ, ko jūs te tumsā meklējat? Nē, nu tas joks nav smādējams. Ak, tāda Žigliņš tas laimīgais, ko? Nu, kas par aplamībām? Tomēr ļoti braucu, ka jūs te sastapt. Man jums kaut kas jāsaka. Nu, kuriet vaļā es esmu ziņkārīgs? Es visus šos gadus jums kalpoju uzticīgi un aizliedzoši, bet nekad jūs neesat mani atzinuši un manu mīksto sirdi sapratuši. Nu, bet trompeti, ja? Pirms tam tu biji daudz trenējusies, lai kas tā pa izrādi? Jā, un lāsni jūs ir, protams, jā. Raudas pasas, jā. Bija trenējusi trompetē pirms tam? Nu, drusku bija, jā, jo man viens godājams kungs uzdāvināja sudraba taurīti. Un tā kā, ja mājās ir kāds instruments, tas arī jāprot kaut kas ar viņu darīt. Nevar tikai tā rādīt man ir. Tagad tev iznākās ļoti daudz jāmēģinās caurām dienām, ne? Nu, būtībā tā ir, jā. Caurām dienām. Nu, labi, un tad izdomāju uzreiz bija skaidrs, ka mācīsies teātri fakultātē. Nē, es taču iestājos universitātē. No. Es biju izdomājis, ka vajag apceļot pasauli. Iestājos ģeogrāfijas fakultātē. Un es vispār skolas laikā nebiju daudz bijusi Rīgā, lai gan, jāsaka, gods kam gods, mūzikas skolas direktori Rozīte 2 reizes gadā mūs visus veda vai nu uz baletu vai uz operu. Un tad, kad es pirmo reizi aizgāju uz Jaunatnes teātri, es piedalījos vienā konkursā, es dabūju 2 ielūgumus, aizgāju un es domāju, kas tas pa šķūni. Tur nebija samta krēsli, tur nebija lustras, tur tajā vecajā baznīcā. Jā, nu vienvārds sakot, jā, tā kā es domāju, ka tā bija ļoti liela tāda laba pieredze, vai tas tā ir visās skolās, ka vedu no mūzikas skolām bērnus, bet tas neaizmirstam. Es joprojām atceros tās izrādes un ko tas nozīmē. Un vēl es jau arī pirms tam tev teicu, tad bija ļoti labas programmiņas visai nedēļai, kas notiek visos teātros. Tā bija ļoti laba reklāma, plus tur bija arī fotogrāfijas. Tagad... Nu jā, un tad ģeogrāfos cik tā tik? Nu, pirmo kursu es pabeidzu. Un tad ir baigās ziepes, jo, ja es pēc tam vēl stājos jau mūzikas akadēmijā teātra fakultātē, bet man bija klusa aizdoma, ja es neiestāšos, ka man apakaļ neņēmas, nu tad kaut ko tā, bet uzņēma tomēr, jā. Jā, nu, bet kāda bija iestaigas teātra fakultātē? Atceries kaut ko tā? Nu, kolokvijas arī bija. Jā, bet nu tad viss, jā, kas kolokvijā? Kas bija komisija? Vēsturiski. Nu, Alfrēds Jaunušans, Arnolds Liniņš, Vera Baļuna, Helēna Romānova, Dzida Ritenberga. Un ko kolokvijā prasīja? Nu, kolokvijā man prasīja par latviešu sarkaniem strēlniekiem. Un tur bija tāds Dzintars Kļaviņš mūzikas akadēmijā. Viņš man prasīja, vai es vispār esmu pa viņiem dzirdējis. Es teicu, nu dzirdējis es esmu. Jā, tur kaut kā tā. Nu, kas tad bija tas, kāpēc jūsu kurs bija īpatnējs, viņu uzņēma, un tad viņi atteicās no kursa vadītājs? Vēras Vaļunas. Jā, bet turpat mūsu vaina varbūt tik liela nebija, jo Alfrēds Jaunušans profesorai Baļunai lūdzu, lai laiž mūs spēlēt skroderdienās un nu vēl kaut kur, lai kādā Šillera gabalā zērnus palaida, un pēc tam profesori pateica, nē, kamēr nebeigs, nekur neies. Un tad uz to Alfrēds Jaunušans teica, ja nelaidīs spēlēt, tad viņš nevienu neņems. Un tā mēs tā kā drusku nobijāmies, kas būs ar mums.
Un tad mūs paņēma Valmieras teātris. Un tā kā mēs pēc beigšanas viss tikām... Tur tā vēsture, jā, tā kā es saku, nu, figurē visu laiku, tad ir viens retais gadījums, kad atsakās studenti no profesors vai Baļunas. Nu, tā figurē, tā teikušies, un uzticēja Pēterim Lūcim. Pēters Lūcis teica, ka viņš jau nevarēs, vadīt, viņš nav tāda. Un kad uzticēja Mārai Ķimelei. Nu, viņš godu vadītājs skaitījās. Viņš 2 reizes gadā mūs aicināja ciemos. Uz Vampas ielu un Valmierā uz dzīvokli. Jā. Nu, tātad studēja tajā kursā, un kurš ļoti spoži. Spoži jūs beidzāt studijas? Beidzām diezgan spoži, jā. Mums bija, piemēram, man ļoti mīļi izrāda, ka tā ir riņķa kvadratūra. Es spēlēju Mietpilsonu Ludmiliņu, un pārējie bija komjaunieši. Un tur jāizstāst, ak tā, to ieraksta. Jā, izstāst. Tagad jau ir noieluma stāst, jā. Nu, neko. Es gribēju teikt, ka es jau tur biju baigi gudrā, jo es mammai Kumodē starp veļas gabaliem atradu Latvijas laika grāmatu Laulības dzīvi. Un tur bija vesela apzats, ļoti interesanti par to, kā pēc Oktobra revolūcijas, kāpēc arī šī luga radās. Vispār tāda laulība institūcija, ja tu vienu varēji apprecēties, nākamā dienā tu varēji izšķirties, un pēc tam 3. dienā atkal kādu citu apprecēties. Tā bija revolūcija visādā ziņā, un ka Tājus par to uzrakstīja komēdiju, kura Amerikā gāja neiedomājam daudz, un tā komēdija bija ļoti smieklīga. Man kā Mietpilsonē bija jāsaka, lūdzu, dzer pieniņu, tu būsi resns. Un tad, kad es beigās sapratu, ka es mīlu komjaunieti Janus Johansonu, un es teicu, lūdzu, dzer pieniņu, tu būsi resns, un viņš teica, pieniņu es dzeršu, bet resns es negribu būt. Viss katrā ziņā, jā, tādas ļoti kolosāls atmiņas, un tad mēs aizbraucam uz Valmieru, mēs dzīvojam mēģinājumu zālē, tur bija saliktas tādas dzelzs gultas, un tad mēs par nakti dzirdējām, kā sprakšķi skatu uz dēļi un spokojās. Un jā, un šī komēdija ar mums gāja ļoti labi. Un bija 3 musketieri, bija Purva Bridējs, ko iestudēja Imants Adermanis. Vēl bija kaut kas. Gorkī Dibenā, ko iestudēja Feliks Deiči. Nu jā, tātad uzreiz pie dažādiem cilvēkiem, režisoriem jā, strādāt. Un tā studija laikā jums kolhos arī bija? Bija gan. Un kur? Vienmēr tajos laikos studentiem 1. vai 2. bija uz 2 nedēļām jābrauc kolhos. Jā. Ļoti tuvu Tukumam saucās, tagad, kur iet Tukuma apkārtceļš. Tad viņš saucās kolhos dzimteni. Ja brauc uz Zemīti, es tur strādāju konzervu cehā. Tumē. Tuvāk. Tumē, tur ir dzimteni, tur vēl viens stāv uzraksts, jā? Jā. Jā. Tā kā viss Latvijas. Ko jūs kolhosā darījāt? Vēl kartupeļus vācām un ābolus. Tāda raida piedzīvojuma nebija? Nē, vai šausmīgi godīgi. Vai? Viņai kursā ir Inese Rāmute, Rute Vītiņa, Johansons minētais, jau Aigars Vilims. Jā, dažiem ir viņā saulē. Es gan biju, pabeidzot Kuldīgas vidusskolu, mēs varējām iegūt arī šoferu tiesības. Tā kā tad tur es arī šur pabraucu drusku ar smago mašīnu, jo man bija tiesības. Jā. Citiem nebija? Nē, tas nebija. Visās vidusskolās nebija. Tas bija tāds, jāsaka tā, kā man šoferu tiesības jau ir no 73. gada. Aija, tev arī, vai ne? Jā. Mēs esam nopelnījumi bagātās šoferis. Vajadzētu pateikt motoru muzejā. Jā. Ne tikai teātra muzejā, bet arī šajā muzejā. Skaidrs, jā. Un Valmieras teātrī tomēr tās izrādēs un visā tajā, kas bija tas, kā kolēģiem, kā jūs ienācāt iekšā, kā jūs sagaidīt, vai tur bija kaut kādi?
Pārpratumi, nepārpratumi. Kāda bija ienākšana teātrī Valmieras? Nu, vispār ļoti labi. Es tiešām man ir brīnišķīgi kolēģi un draugi joprojām saglabājušies arī. Un Valmierā, teiksim tā, mēs dabūjām braukt izbraukumos vai nu 5 dienas, trešdienas rītā tu iesēdies autobusā un atpakaļ esi svētdienas vakarā pēc kaut kur, vai 10 dienas. Un šie izbraukumi vairāk vai mazāk satuvināja, es jau Jānim pirms šīs sarunas teicu, tagad ir daži labi kolēģi neiznāk parunāt vispār, izdara savu darbu un dodies mājās, bet tur tā tad mums grāmatas mēs devām viens otru, bija Samis Dats no Maskavas literatūra, ko nevarēja nopirkt veikalā. Un Zolīti labi iemācījos spēlēt. Spēlēt vēl Zolīti? Jā, kad ja dēls apžēlojas un atnāk uzspēlēt, tad jā. Jā, tāds interesants spēle. Jā. Gan labi izskatīt. Jā, un Valmieras teātra tā posma, tā pašai liekas tā interesantākā loma, kurā izrādē bija? Madame Begbika. Brehta manistma. Un ir tāda, jūs zināt, ir tāda sērijas, kas iznāk, kā būt kulturālam cilvēkam. Kas tas minimums, kas jāzina. Un te, ja jūs gribat būt kulturāls cilvēks teātrī, tad ir pirmā pakāpe, ka tu zini, kas ir Staņislavskis un tā. Un 5. pakāpe, ja tu zini, kas ir Brehts. Tātad Brehts ir tas autors, kad ir jāspēlē, ka tu it kā skaties no malas, un tas ir ļoti interesanti, ka tu esi tajā pārdzīvo, un tu esi tajā iekšā, bet tu it kā to redz arī no malas, un tad tu vari arī savu tādu pilsonisko vai cilvēcisko attieksmi likt pret šo tēlu, vai kā viņš rīkojas, un līdz ar to tas nav viegli, tas ir ļoti grūti, bet, kad, uzķer, tad ir kaibs zināms. Tagad būs viens gabalīgs no tās izrādes. Jā. Jā? Dzīvajā procesā. Tas mans draugs, komponists. Valdis Zilvers. Un tā ir Brehta luma. Man, vīrs paliek vīrs. Un šajā laikā viņa būtu ļoti aktuāli izrāde. Jo, drusku, tur ir diezgan tāda kara tēma. Un es šajā te izrādē spēlēju, latviski saka Mauka. Mauks mājas priekšnīca, būtu Latvijas. Bet tas ir tāds liels zalons, un viņa bija Madame Begbika, kur prat arī sevi nest, ja? Un viņi zināja, kā vispār ar vīriešiem tikt galā. Bet, un man bija ļoti, ļoti skaisti 3 zongi, mūziku uzrakstīja, kā es teicu, Uldis Stabulnieks. Un vienu zongu mēs tūlīt ar valdības nodziedāsim. Jūs Rīgā šo izrādē iegādījāt, ja nē? Rādījām, jā, vecajā Dailē. Un ir kaut kāds ieraksts ar kaut kur, bet tādā kaut kādā pašdarbībā. Arī man bija vārds, un kad tas nāca ausīs ļaudīm, un kad tas nāca ausīs ļaudīm, viņi teica, labs ir šis vārds, bet tai naktī es izdzēru 4 graudīna glāzi.
tavu vedumu. Mans vārds tika pazudināts. Mans vārds tika pazudināts. Īsā dziesmas nav garas. Jā, jo Brehta zongi ir kā kādreiz saka, tas ir, kad Alnāts rakstīja kuplējs, un kā Pēters Petersons teica, ka savā veidā Alnāta kuplējs arī bija zongi. Jo viņam nebija vienmēr tikai par to, kas ir lugā, bet arī paralēli par kaut ko citu. Šis ir lielā mērā saistīts ar lugu. Jā. Par viņas likteni. To Mārķi Ķimeli iestudēja šo izrādi. Jā. Un tā bija tāda, ko, varbūt arī tāpēc arī neko, lai gan tajos laikos ne visu ierakstīja. Un ir tomēr ļoti, man nav bijis gadījums redzēt. Tā 1980. gads. Jā. Un kad nebija tie ieraksti, un tas ir tomēr ļoti nozīmīgs tā Brehta iestudējums, bet tā viņš vēsturē palīdz. Jā, mēs saņēmām prēmiju un pēc tam nākamais Brehta iestudējums izcils bija tikai 85. gadā Jaunatnes teātrī Trešās impērijas Bailes un Kosas, ko iestudēja Adolfs Šabrīva, kas atkal milzīgi starptautiski un ir ierakstīts. Jo Brehts ir tāds, kas ir aktuāls vienmēr, arī šajā lugā, protams, jā. Tur ir par izšķiršanos, par to, faktiski arī par ētiskām normām. Vīrs ir vīrs, ne jau tikai tavai varonei, bet visā lugā kopā. Jā, es teicu, kontrapunkts. Vienīgā sieviešu loma tajā rolā, pārējie tad veči savā starpā, kā dala pasauli, kā vīrieši dala pasauli. Jā, bet tāpēc tad tu aizgāji prom no Valmieras? Man Šapiro paņēma. Kā viņš tā tev paņēma? Viņš redzēja manis man. Jā? Jā, viņš redzēja, ka tā ir laba loma. Pareizi? Jā, un man bija kaut kur izrādi, mums būs jauna aktrise, viņš teica, Indra Burkaņa. Un tā man bija. Kas tad bija tas pirmā loma Jaunatnes teātrī? Tā man arī bija līdzīga šai lomai, bija Lido dzērves, arī ir izrāde par karu, un es spēlēju pārdevēju, pie kuras varēja dabūt visas preces, kuras nevarēja dabūt kara laikā. Un, jā, un tur tā man pat karu visā vien teikt macē, ja no šņaba dzeršanas karš ātrāk beigtos, es izdzertu veselu spaini. Jā, tad publikai vienmēr bija jāsmējās. Un tur es dziedāju, tur es spēlēju tādu romānus un uz gitāras pavadīju. Lido dzērvēs, nē. Tā. Jā, bet kā tu raksturo to atšķirību šajos te ansambļos Ante klāt Krūmiņu no Jaunatnes teātra laikiem, bet Valmieras teātrs nav, jo nevarēja tikt ne Ranutīta, ne Vītiņa šodien. Ir atšķirība, jo tu esi daudzos teātros bijis, ja, kas mums jāpasaka. Viņi strādājas pēc tam vēl gan Dēls teātrī, Kabatā, ir arī loma nospēlējis Liepājas teātrī, tagad Nacionālā teātrī, pareizi? Jaunajā Rīgas teātrī, ja? Visur, tātad es raidīts uzreiz no Valmieras tā klimata Jaunatnes teātrī, atkal jau savas tradīcijas un savu noteikumu. Teiksim, tas virsuzdevums Jaunatnes teātrim, kam kalpo, un tas, ka tur, piemēram, skolēnu aktīvs, tā bija tāda interesanta lieta, ja, kad tur varēja nākt skatītāji tai skolēnu aktīvā. Un tātad mēs bērni izrādes, es atceros, ka bija mēneši, kad nospēlējām 30 izrādes, jo bija tātad skolēnu brīvlaiks, un skolēnu brīvlaikā mēs spēlējam katru dienu pa 2 izrādēm. Un tas bija virsuzdevums. Tātad šīs bērnu izrādes Jaunatnes teātrim, piemēram, ļoti labi atceros, ka Mikavers iestudēja Oskara Luca pavasari, un
Un tas bija ļoti liels notikums, jo viņš kaut kā mācīja ļoti ar tādu milzīgu cilvēku mīlestību pret katru bērnu, kad tas ir tomēr mums brīnums. Tā viņš ir jāuz tādas kolosālas atmiņas par to laiku. Pie Petersona Andromahi. Tur Petersons, viņam bija tāda teorija, kad viņš saka, ja tu ies pie priekšniekiem, tu vari arī neko nedabūt. Teiksim, pa inscenējumu scenogrāfs, tur bija Andris Freibergs, un viņš izdomāja, ka jābūt kuģim uz skatuves. Un tas kuģis arī bija, un viņš bija vienreizējs, viņš uz vienas kaut kādas vidējās, kaut kādas tur as griezās, tur varēja panākt milzīgi, viņš saka, to es tāpēc, kad es ar to inženieru parunāju pats, kad, kāpēc es to stāstu tagad, nezinu. Tāpēc, ka varēja, kā mēs saka, ļoti interesanti jauniešiem visiem. Jā, tieši tā. Andromahi jau arī tas jau sarežģīts materiāls, tas jau nav nekāds vienkāršais, un tomēr tas nebija bērniem tikai. Nē, Andromaha Rasins, tur ir milzīgie, tā tad senā Grieķija un varoņi un tādas kaislības milzīgas, kas tagad jau, ja kāds tevi mīl, to viņu mīla. Tur bija, ja tu viņu mīli, viņš mīl citu, tad tāds rīms. Tā arī tagad, tikai tajos laikos jau mīl, tad arī smiltāk parādīja. Jā. Latviešu dramaturģijā tā nav. Divi mīl, un viens otram nevar pateikt ilglaicīgi. Visās Baumaņu komēdijās, ja? Marija mīl, tu esi spēlējis Saldā pudelē māti dēļas teātrī. Taču ir, ja? Pa maz vīnu dzērtu. Tāpēc domā? Jā. Jo tāpēc, ka nevar pateikt, bet tur ir tā klasiski, ja, tad ļoti liela skaislības. Jau patīk tās lielās skaislības. Teātrī vispār. Jā. Bet ne visu laiku. Jā, bet tomēr, uz mīļi teiciet skaidrība, vienkāršība, kaislība. Tas ir, kā tu to tver, nevis tā, kā viņš to domāja, bet kā tu to ver. Jo sākums ir skaidrība, vienkāršība, kaislība. Tad ir jautājums, kāpēc vispār cilvēki iet uz teātri? Un šis ir svarīgs jautājums. Kāpēc cilvēki iet uz teātri? Lūdzu. Lūdzu. Kāpēc viņi nāk skatīties Inguru Burkovsku? Vai vispār ansambli? Kāpēc skatītājs? Tev ir liela pieredze, ka tu esi... Man ir, jā. Jā. Tev ir tuvu plāni arī, jo tu arī esi privātos projektos, savs projekts bijis. Jā, gan par Aisadoru, gan par Emīliju Benjaminu. Principā, teorijas grāmatās raksta, ka cilvēki nāk uz teātri, jo viņi vienmēr meklē atbildi uz jautājumu, kā dzīvot. Kā dzīvot, ko darīt. Ja, piemēram, ja cilvēks zina, ko šodien darīt, viņā jau ir zināms miers iestājas. Viņš zina, ko darīt. Un, teiksim, tas ir galvenais jautājums, kāpēc, piemēram, Šekspīrs joprojām ir aktuāls. Ja mēs skatāmies Hamlets, tātad vai atriebt vai neatriebt? Tas jautājums, ar šo jautājumu mēs saskaramies šad un tad. Vai atriebt pārnodarītājiem vai ne? Vai, ja mēs skatāmies Otello, kādas intrigām ir spēks, ko var intrigas izdarīt? Vai mums vērk tās intrigas vai tomēr nevērk tās intrigas? Un līdz ar to tā ir arī, viņi šodien arī dzīvo tās izrādes, jo viņas ir aktuālas. Tā tēma, tas ir aktuāli, mums ir svarīgi zināt, un mums ir svarīgi, mēs varam piekrist tam lēmumam, kā tur varoņi rīkojas, un mēs varam sev pateikt, nē, tā es negribu. Un, protams, vēl tātad, ja mēs nākam, ir jābūt kaut kādam morālei, pirmā lieta izrādē, tad ir aktualitātei jābūt. Tad ir jābūt šai aktualitātei kaut kādai perspektīvai, vai tas man der, vai man neder. Un kas ir ceturtais?
vēl 4. ātoms šajā molekulā, kam jābūt teātrī. Lūdzu, kāda ir jūsu priekšlikuma? Tas jau visu laiku šitajās te 3, jā. Nu, tas ir, jā, mēs jau esam visu laiku arī pirmajās 3, bet tas ir kā lūdzu? Skaisti, jā, mēs vispārinājums. Nu, ko mēs vēl pašlaik ir diezgan augsts, vēl domājam. Mīlestība un konflikts. Nu, varētu arī tā noteikt, bet tas 4. vārds ir ļoti vienkāršs. Ļoti vienkāršs, kam ir jābūt šajā te mākslas darbā. Vai tā ir izrāde, vai tas ir kino, vai arī, literatūras darbs. Un šis vārds latviešu valodā skan pavisam vienkārši. Tā ir drosme. Ir jābūt, tas ir kā pārsteigums, kas mūs arī pārsteidz, jo mēs visu laikam kaut ko gaidām. Jā, arī tas var būt, ka ir tāds skaistums, kad, tik zili jūra kā Grieķijā, ka viņa jau ir traģiska, tāpēc, ka tāds skaistums normāli nevar būt. Tas ir, vai kaut tas viss var būt, tāds smags ķīmisks process tas izskatās. Jā, viena daļa, kā pēc teorijas arī pēc prakses, viena daļa skatītāji nāk, lai redzētu ilūziju par dzīvi. Ilūziju. Jo uz skatuves jau pati dzīve nav, pareizi? Jā. Vai ir? Nav. Nav, jā. Jā, un tad ir ilūzija, un tad ir tas, ko tu minēji visu. Un tāds citiem ir, lai ir rietumos ar teātri tādi, un arī mums ir tādi, kur nāk skatīties teātri. Kā tas tiek rādīts, darīts, kā Indra Burkovska, Lāsa Kugrēna vai Katrīna Pasternak, kas te ir, kā viņa to dara? Jā, tā ir mūsu specifika, ja, kad mums ir svarīgi, mēs, teiksim, literāras darbus runājam, šeit tad ir izrāda arī, bet mums galvenais tomēr pamatā ir dramaturģija un dialogs, tātad, un dialogs tātad ir, citiem vārdiem, kāda ir tava iekšējā darbība, kas ar tevi notiek. Jā, un to mēs skatāmies, vai to spēj mākslinieki, aktieri, kā viņi to iznes, vai viņi tikai atrunā tekstu, vai ir šī te darbība. Ir darbība, un tad viss teāts ir labs, tas aizrauj skatītāji, viss ir labs. Tā kā tev bija šī solo, mums nav liels, ko tu iedeva fragmentiņš, bet maziņš ir tavs tajā iedotajā, kur tu esi jāizsadara. Maziņš, ja tu vairāk teksta nav darbība, bet tad tu pateiksi, kāpēc izvēlējos aizsadot Dunkānu. Ja runājam par sliktu rakstīšanu, paklausies, ko es šorīt ierunāju. Es domāju, mēs to varētu izmantot par ievadu. Jā, es tev nospēlēšu pa telefonu. Klausies uzmanīgi. Es ticu, ka ikviena cilvēka mūžā ir sava garīgā līnija, augšupejoša līkne, un viss, kas pieder pie tās, un to stiprina, ir mūsu reālā dzīve. Pārējo var pielīdzināt pelavām, kuras atbirst mūsu dvēselei attīstoties. Man šāda garīgā līnija ir māksla. Esmu pazinusi divus motīvus – mīlu un mākslu. Un itin bieži mīla iznīcinājusi mākslu. Un gandrīz vienmēr mākslas valdonīgais aicinājums ir pielicis punktu mīlai. Starp mākslu un mīlu nevar būt ne saskaņa, ne saprašanās, tikai nemitīga cīņa. Mana dzīve, tā tad veltīta tām abām. Nu, kā bija? Vareni vai ne?
Tu teiktu dziļi. Jā, nu labs ir. Tādā gadījumā grāmata tā arī sāksies. Jā, tad kā nonāca pie aizsardzības Dunkanas? Man šo lugu iedeva lasīt tulkotāja Laima Žihāra. Viņa kādu laiku nav. Un viņa iedevusi Nacionālā teātrī Antrai Lietskalniņai. Un tā bija atteikusies, viņa iedeva man izlasīt. Un tātad šajā te lugā ir tieši tas, ko mēs nu pat runājam. Ka tas nav literārs darbs, bet visu laiku ir dialogs. Viņa runā vai nu pa telefonu, vai viņa raksta savas atmiņas. Un līdz ar to tas darbs ir, man ļoti patika, ļoti interesants. Un plus vēl arī, teiksim, tā pati Dunkana. Tagad jau vairs neviens nezin, kas viņa bija, bet agrāk visi zināja, ka viņa nožņaugusies savā šallē, ka viņa ir mašīnā braucot, ka viņa ir apprecējusies ar Jesēņinu. Un, protams, ļoti traģiski, ka viņai gāja bojā abi bērni noslīka maziņi, un to, ka viņa dejoja ar basām kājām. Un viņa, teiksim, savas dejas izveidoja skatoties no grieķu skulptūrām. Un tajā laikā Amerikā bija modē džess, tur viņai labi negāja, bet viņa atbrauca uz Eiropu, un viņai bija neiedomājams tāds, neiedomājami labs laiks, jo viss uzskatīja par savu tādu pienākumu redzēt, kā dejo Dunkāni. Un tas, strādājot gan tāpat pie Benjamīnas, pie Dunkānas, tas interesants, ka tik daudz materiālu, tas ļoti palīdz arī bagātini, tu daudz ko uzzini, tu vari, lai gan būtībā arī, ja ir literārs tēls, tad ir svarīgi arī saprast, kāpēc tā rīkojas, ko tas nozīmē. Tā kaut kā. Jā, jo Dunkāna jau principā, ja mēs tagad runājam par laikmetīgo deju, tad viņi ir viena no laikmetīgās dejas, tās izpratnes pamatlicē jau. Viņi Rietuma Eiropā ietekmēja ļoti daudz cilvēkus ar savu kustību partitūru. Jā, Dunkānai milzīgi nozīmē, tas bija ilglaicīgi, tu šo izrādi rādīji. Es viņā iestudēju 2 reizes, jā, arī braucam arī izbraukumos. Lietuvā man iztulkoja, ka es viņu spēlēju ar surdo tulkojumu, un tā kā bija interesanti piedzīvojumi. Jā, un kā tu nonāci pie Emīlijas Benjaminas? Tur arī bija interesants zvans, man piezvanīja no tajā laikā šīs viesnīcas. Tur viesnīcas direktors un Jānis Jendis un māksliniece bija Iveta Vecenāne. Un viņi izdomāja, ka vai kaut kas, viņi no paši nezināja, kas tas varētu būt, kas arī radītu interesi par šo unikālo māju un par šīm unikālām personībām, kāda bija Benjamiņa. Un es jau pēc tam, kad es runāju ar presē, esmu teikusi, ka tur jau būtībā to, ko viņi ir izdarījuši latviešu žurnālistikai, jo tur dabiski, ka Kalē iela bija jānosauc pa Benjamiņa ielu, jo daudz arī atpūces izlasīju. Starp citu, vienā no 26. vai pat vēlāk, 29. gads, es izlasīju, kā cilvēki dzīvos pēc 100 gadiem. Ja jums tas interesē? Kas tur bija rakstīts? Kas nav, paldies Dievam, ka mēs neēdam tikai no trubiņām. Bet
ļoti daudz, kas ir piepildījies. Un 9. gadā, kad šo lūgu iestudējām kopā ar Baņu Trubes, tad tur bija rakstīts par to, ka pienāks laiks, ka tev uzpūtīs kaut ko uz miesas, un tas paliks kā apģērbs. Un jūs ziniet, ka tagad tā ir. Es redzēju, Anglijā ir visādi, viņi uzklāja, un tas paliek kā audums. Tāpat, kad filmā Bedre man bija pie viena profesora pa zobiem jāiet. Viņš saka, es saku, tas zobārsts tomēr ir briesmīgs piedzīvojums, tas ir tik sāpīgi un ar tā zobu urpšana. Viņš saka, Angļi ir izgudrojuši. Būs, kad zobi vienīgais, kas paši neārstējās, kas tur jātaisa caurums un tad tur jālipina ciet. Es saku, vai cik labi, viņš saka, nepriecājieties, pie mums tas neatnāks ātrāk kā pēc 20 gadiem, bet tā tad ir jau kaut kas, kāpēc es to tagad runāju? Par Beņemīnu 29. gadā, kas bija rakstīts, kas nākotnē, tur bija labi paredzēts. Labi, jā. Un tagad, kad skatījās Beņemīnas filmu, tev redzēji? Es redzēju, jā. Un tad tev sakrita, tas tā attieksme, tas tēls vai kādu? Filmā jau tur ir citas iespējas, un tur tas vairāk, man, piemēram, tā izrādē, man ļoti patika, kā Baņut izdomāja. Mēs sākam ar to, Baņut Trubes, jā, sākam ar to, ka viņa ir lai būtu lai būtu dialogi, lai nebūtu tikai tā literatūra. Stāst ar to, ka viņi ir vilcienā, viņi sūta uz Sibīriju un viņi atceras savu dzīvi. Un tad otrā daļa ir, kad viņa atceras, kā viņa ienāca šajā Beņemīna namā, kāds tas bija notikums milzīgs, atklāja šīs te slavenās vitrāžas un beidzas ar 35. gadu, kad viņi taisa milzīga pasākuma, bet jau ir nojauta, kad kaut kas jau nav labi pasaulē tā. Jā, tā kā filmu tu tā ļoti labi uztver. Jā, mums ir izrādē diezgan daudz citātu no atpūtām, piemēram, par to, kā vajag ģērbties, ja, kas ir modē. Tur ir dažādi jautājumi. Vai jūs zinat, sakiet lūdzu, kāda ir nākotnes forma darbības vārdam es mīlu? Lūdzu. Precēties. Vai otra lieta, kur man patīk. Jā, tur viss kaut kas tur tāds paņēmts. Pa cimdiem, iedomājieties, ja? Tātad tajā gadā, cik vīrieši ir nepieklājīgi. Viņi vasarā iet laukā bez cimdiem. Tātad galvenais aksesuārs, kas noteic ļoti daudz, ko bija par to, kādi ir. Cimds drīkst tikai novilkt tad, kad tu sēdies pie galda. Tikai nelikt tos vīna glāzē vai uz šķīvi, tā būtu bezgaršība. Tagad mēs kaut kāds manikurģieris taisam. Ballēs jau arī vīrietis nedrīkstēja tām dejot bez cimdiem, īpaši arī, jo nedrīkstēja pieskarties, bija cimdiem jābūt, jā. Un tas ir tāds, kādreiz tā saka, tagad arī fraka vajadzīgu, jā. Dažkārt tā liekas, varbūt, ka nav vajadzīga, varbūt tās ir iedomas, ka vajadzīgs. Kā tā liekas pret to stilu? Lietas mainās. Jā. Un visi žanri labi izņemot garlaicīgo. Tas, protams, tas ir, jā. Tā kā ir, jā, bet tāds ir tā kā tev jaunats teātrī bija arī brīnišķīgs un kādreiz Blaumaņa pasākumos esam tikušies ar tev kā Blaumaņa interpreti. Jā. Mums arī kāds gads atpakaļ Covid laikā, tur pirmajā gadā bija Blaumaņa valodas vārdnīcas atvēršana šeit, ja. Anna Kuzinas atvērt, ir brīnišķīgi vārdi, Blaumaņa ir skaisti. Es saprotu, ka tev arī kāds šodien sākāmais no Blaumaņa. Valdiņa. Tātad 82. gadā Jaunatnes teātrī Lūcija Baumana saprata, ka kaut kas ir jādara, lai mēs neaizmirstu mūsu vecos klasiķus. Un viņi izveidoja brīnišķīgas programmas ar Blaumanu, ar Plūdoni.
ar poruka tekstiem, ar bārdas tekstiem. Un Blaumaņa pirmā programma bija bezglazē cimdiem, un nāca skolnieki, un arī tā tad ļoti, ļoti patika vecākiem, kas skolā bija mācījušies arī šos skaistos dejoļus. Un Andrejs Laukmans, jaunatnes teātra komponists, uzrakstīja skaistas dziesmas. Un mēs dažas nodziedāsim. Kādā secībā tikai pasaka, man lūdzu. Kuru tu pirmo vēlēsi? Jā, visi tikās. Labi. Tie satikās, tie sapratās, viens otram sirdī rakstījās, un tad tie šķīrās un gāja, un tad tie šķīrās un gāja, un svešumā tie apkārt klīst, tur daža asa riņa līst. Ak, māte, ak, tēva mājas, ak, māte, ak, tēva mājas, un kaut man jāiet ubagos, no tevis neatsatīšos, dziļi sirdī, tevi es nesu, dziļi sirdī, tevi es nesu. Cik ciens kā zvirksts un akmentiņš, tik skaidrs kā strauta ūdentiņš, tik uzticama, tevis esmu, tik uzticama, tevis esmu. Tie satikās, tie sapratās, viens otram sirdī rakstījās. Kas tagad būs? Varbūt kā saucu tango. Jā. It kā ziediņš sausā laikā, maigu lietu gaidot nīks. Tāpēc tevis, mana dvēsle kā rītvīgs. Mana dvēsle tvīks pēc tavas, rokas tik pie tevis mīt. Nāc, lai drīzas manām rozēm, spirdzinošā rasa krīt. Bija kaislība, tagad tāda mierīga mīlestība valša ritmā. Manas rozes, baltas sārtas, lai tās manā dārzā bīst, lai tās nobīst, neaizskārtas, sirds vairs prieka nepazīst. Putniņš dziedus sausa zara, bitīt viena pate dūks. Ak, cik diena, tā kad gara, ak, cik skumja mana kurūts. Dāmas un lūdzu kungus vai otrādi? Ak, Dievs, Mikeli, paldies Tev, mans atgabals.
mazais mākonītis vēl, kvēlo sārtiņu sārts. Nebūs. Dod savu mīļo roku uz augšu acis vērs, raugu tur to debestiņu, tur mūsu laimē mīt. Vai izrādēs arī kādreiz, kad ir tāds bildi, kur rodās miserīgi. Tur pēkšņi tu sāc spēlēt citu lomu vai citu vietu. Vai jūs ziniet, vissmieklīgākais gadījums, ko es mīlos arī stāstīt, tas bija Valmieras teātri, bet tas nebija ar mani. Bet vienmēr aktieriem uzdod, kā jūs varat iemācīties tik daudz teksta? Un tagad iedomājieties, Valmieras teātrī ir Priedža Žagadas dziesma, un manam kolēģim jāuznāk uz skatuves un jāsaka: labdien, es esmu Seifa atlauzējis Einārs Vintiņš. Un viņš uznāk, un viņš jūt, ka viņš ir aizmirsis, kā viņu sauc. Pretī bija saimniece, tā bija Ligita Dēvids, viņš saka: labdien! Ligita Dēvids neko ļaunu nedomādam, tā arī saka: labdien, kā jūs sauc? Uz ko Mārs savs, viņš pateica, tas, lai paliek mazs noslēpums. Tā arī viss izrādes laiks skatītāji neuzzināja, kā sauc Seifa atlauzēju Eināru Vintiņu. Bet pats trakākais, ka mēs nevaram uziet uz skatuves. Kādā laika kaut kas, kā tur izgāja, jā, tā bija. Pašai? Un, kad es uznāku uz laikā uz skatuves vai kaut ko tādu nav bijis? Jā, mēs ar izrādu Latgolu bijām aizbraukuši uz Ventspili. Jūs ziniet, kā ir Ventspilī. Tur ir katrā grimmētavā televizors. Tu var redzēt, cik tā katrā grimmētavā ir duša. Nu, pilnīgi kā Eiropā. Un tagad man tur ir tāda pauze, kad man 40 minūtes nav jābūt uz skatuves. Un es domāju, es ieiešu tai dušā. Un es pēkšņi dzirdu, ka ir mans galavārds. Nu jā, nu tagad mēs pēc tam, ka brauc, ka man jau ziņo, duša tur nav. Tā ir gaisa, viņi saka, duša tur nav, mēs esam mierīgi. Tā kā, tas bija tas pats trakākais. Tā jūta ir diezgan dīvaini, ne, kad tu tā lokā. Jā. Jo tas ir tomēr atbildīgi, jo tu jau esi tā ļoti disciplinēta noteikti. Nē, nu, mans otrs vārds ir disciplīna. Jā. Viena tā nopietnāk jaunā Rīgas teātra fragmenta pakomentēs, pēc tam pateiks, kas tas ir, no kurienes. Lūdzu, piedod. Mēs tā negribējām. Es esmu ragana. Nē. Tikai tāpēc, ka es uz sevi ziedoju jums, un man jau bērniem ir pretīgi uz mani skatīties. Taču nē, mammu. Es esmu tā sanervozējusies, ka es Latvijas vairs nevaru gulēt. Es to saprotu. Jā! Tu mani saproti, es esmu visu mūžu skrējuši, smēli izkārus, tikai lai jums viss būtu. Tikai visu jūsu dēļ, bet tagad tu nedrīkst man pietrūkt, tu nedrīkst man... Es centīšos. Pareizi, un tev ir jāceņš. Ja tu centīsies, tu būsi panākums. Es esmu pārliecināts, ka tu esi ļoti talantīgs, ļoti apdāvināts, un ap mani bērni ir kaut kas sevišķi. Tu domā, ka es neredzu? Tu domā, ka es nezinu? Tikai vienu gan apsolu. Apsolu, ka tu nekad nedzersi. Beidz, mamma, es nedzeršu. Es šausmīgi baidījos, ka tu sāci šūpot. Uziet kaut ko. Nē, man es tikai kafiju. Nevajag visu dienu strādāt, tikai dzērs kafiju. Mums ir jādomā. Nestrēp karstu, es tūlīt dabūšu kreju. Nē, mamma. Ja kas karstu strēp dabū un kuņa vējas. Nevajag, paldies. Es zinu, ka tu gribi melnu, bet nevar visu dienu iztikt tikai dzērs melnu
kafiju. Veselība ir dārgākais, par ko mums ir jādomā. Tāpat arī garīgais līdzsvars. Mēs dzīvojam ļoti grūtā laikā, un neviens par mums nedomās, ja mēs paši nedomāsim par sevi. Tāpēc ir ļoti svarīgi. Tom, pagaidi, es gribu ar tevi parīt. Ceļies. Man ar tevi ir es speciāli aizsūtīju Lauru uz veikalu. Un es būtu ar tevi runājis tad, pat tad, ja tu nebūtu man atvainojies. Ko tu man gribi teikt? Es gribu tevi parunāt par Lauru. Par Lauru? Tom, tu redz, kā viņa ir ļoti jūtīga, bet viņa visu redz, pārdzīvo. Es pirms pāris dienām nāku mājās, skatos viņa nav. Kāpēc? Tevis dēļ. Manis dēļ? Viņai liekas, ka tu šeit neesi laimīgs. Nu, kā viņa var tā likties? Nu, bet tu jau pats brīžam, kā tu uzvedies un brīžam, kā tu runā. Es jau tāpēc arī, es saprotu, Tom, es taču saprotu, ka tavs sapnis nav visu mūžu strādāt veikalā. Es zinu, ka tev aicinu un vilina plašā pasauli, bet mums ir dažreiz jānes upuris. Dzīves ceļš ir ēkšķiem skatīts, un tāpēc ir vajadzīgs patieši izturība. Jā. Uzminējāt, no kuras izrādes? Jā, Tenesijs Viljams. Kā nonāca pie šīs izrādes? Kaut kāda aktrise tur bija atteikusies. Bet taču brīnišķīgi loma. Jā. Pie Poļišķuks. Lūdzu Zariņu. Jūs redzējāt, jā, tas ir pilnīgi pretējais, tas, ko mēs tā kā mazliet izstāstījām, jo tur ir savu vērtību. Bet, tā ir bērna audzināšana. Kā tu vērtē, kā tev tas izgodās savā dzīvē? Labi, izcili. Tu neteici, ka par to mēs runāsim. Ir jau, taču tomēr domā izcili. Juris zālē sēž, Juri, parādies. Jā. Kāds tu esi, mans dēls, brīnišķīgs. Lūdzu, piecelies. Paldies, ļoti labi auzinājums. Es domāju, ka, jo tajos skatos, ko jūs man iedevāt, tur ir raidījumos vēl līdzīgi, jūs kopā dodaties tādos vietās, tādās gājāt kopā visur, ja, ceļojāt. Tagad atsevišķi, jo meita jau ir, kurā vietā tur tagad? Meita man ir Astūrijā. Tas ir Spānijā. Jā. Pagājušo nedēļu es braucu pirkt flīzes. Nevar izvēlēties. Pēkšņi ieraugu uz vienām flīzēm Speina Astūrijas. Es teicu, ņemšu šitās. Jā, tāda mūziķu dzīvo tur visu laiku. Jā. Cik gads jau? 10. Un bērni runā latviešu valodā? Runāju, viņa ģimenē runā latviešu valodā. Jā. Tomēr vidi apkārt. Bet, teiksim, tas, kad tagad Melisai būs septembrī 16 gadi, tātad viņai ir spāņu valodā, viņai ir gan geogrāfija, gan matemātika, gan fizkultūra. Es meloju angļu valodā. Viņa mācās valodas skolā. Viņa valodā viņai ir tātad geogrāfija, matemātika un fizkultūra. Vēl viņai jāmācās ir franču valoda, viņai jāmācās ir latiņu valoda, un viņai jāzina grieķu valodas pamati. Un viņa brauks no skolas ekskursijā uz Grieķiju. Kurā klasē? Tu zini, viņa šogad pabeidz pamat izglītību. Viņa paliek tai skolā, bet ja viņa skaitās tā, ka iet jau uz bakalauru. Viņai 16 gadi. Tā ir vidusskola, viņam ir šitādāk. Jā, viņai tu, jā. Tā tad jau liela daudz, kas ir izdarīts. Viena no viņas Ineta Bukovskas spilgtā lomā pavisam nesen bija aizliegtais pianīts. Vēl ir, vēl spēlēt pianīti. Uz Dita aizbrauc mācīties uz Tallinu. Pareizi. It kā nevarētu Rīgā mācīties, jā. Tad paskatīsimies tavu skaisto epizodu no aizliegtā pianīta.
Halo. Izglītības departaments, Milskām klausās. Labdien, šeit zvan no pirmskolas vecuma izglītības iestādes Puķuloziņš saimniecības daļas vadītāja Elītu. Mums bija vecs drēbes skapītis. Mēs no tavas esījām plaukti. Skapīšu pārtaisīšanu mums notiek pirmo reizi. Sakiet, lūdzu, kas man būtu jādara, lai šādu bezprecedentu transformāciju pareizi noformētu? Nekas nav jādara. Kā, nekādu dokumentu nav jākārto? Nē, es jau nerunāju par dokumentiem. Jums nevajag skapīti pārtaisīt par plauktiņu. Jums vajag nopirkt jaunu plauktu. Un sakiet, lūdzu, kur lai es ņem to naudiņu tam plauktiņam? Jā. Katrs cīnāmies, kā nu varam. Ko tad mēs varam jums līdzēt? Tā, skapītis jums ir pamatlīdzeklis. Nu jā. Bet plauktiņš īstermiņa aktīvs. Nu, inventārs, vai ne? Nu jā, tas pats vien arī ir tā. Vienu mirklīt es tūlīt. Ko viņi tagad dara? Aktīvi meklē aktīvus. Varbūt mums to skapītis pirms vajadzētu norakstīt? Nu, nē, ar norakstīšanu nevajag gan steigties. Nu tā, labā ziņa ir tā, ka pēc funkcijām pamatlīdzekļi no inventāra neatšķiras. Ņemiet 4. pielikumu, to aktu par inventāru pārstrādi un virsrakstā ierakstiet nevis inventāru pārstrādi, bet pamatlīdzekļu pārstrādi un inventāru objektu komplektēšanu. Un apakšā slēdzienā līdzīgi. Veikt pārstrādāto pamatlīdzekļu norakstīšanu un tālāk kā nu tur jābūt. Nu, tas arī ir viss. Jūs sapratāt visu tagad? Jā, paldies. Bet sakiet, lūdzu, man ir jātaisa jauna komisija vai pietiks ar veco? Nu, kā vecā komisija saucās, kas tur bija? Komisijas. Tūlīt ir mirklīti. Labi. Tā mums ir inventāru norakstīšanas, pamatlīdzekļu nodošanas eksploatācijā, noliktavas un produktu materiālo vērtību atlikuma apstiprināšanas komisija. Jā, pārstrādāšana, diemžēl, nav minēta. Nu, tad jums jātaisa jaunu komisiju, bet kas tad tur liels 3-4 cilvēki? Vadītājs rīkojums 5 minūtes un gatavs. Nu, jums vēl kādi jautājumi? Nu, it kā jau nav, bet tā vairāk tādā iekšēja problēma. No. Kas tad jums tur iekšā notiek? Nu, redziet, mums ir jauna vadītāja. Pa tām klavierēm. Mums ir jauna vadītāja. To arī esam dzirdējuši, jā. Ļoti pedantiski, un tāpēc man ir jautājums, vai pietiks, ka es atsaukšos uz 26. noteikumiem metodiskiem norādījumiem. Viņi gribēs zināt juridisko pamatu. Nu, ko jūs visi tik bailīgi? Pasakiet savai vadītājai, ka es tā teicu. Augstāk stāvošo vārdi un vēl kaut ko nozīmē vai kā? Nu tā, tagad viss skaidrs. Jā, labi, paldies. Vai, piedodiet, es gandrīz aizmirsu. Jā. Jūs neaizmirstiet par tā skapīšanu, tā, ko pārtaisījāt par plauktiņu, durvīm un noskrūvētajiem pakaramiem. Atlikumu kustība ir jāuzrādās dokumentos. Ja negribat dikti ņemties ar utilizācijas aktu rakstīšanu, tad izdomājiet, kā tās skapīša durvītes un vadžus vai jau pa jaunam pielietot. Piemēram, jūs varat uztaisīt plauktiņu ar durtiņām un abos galos vadzīši, lai kaut ko varētu arī uzkarināt. Paldies par padomu. Nu, jauki. Strādājam tik tālāk. Darbs dara darītāju. Jā, tāds ir. Indra Burkovska vienkārši brīnišķīgi vienlīdāji neaizsliet. Nu, vai nav kaifs spēlēt šādi? Jā, vēl nav jāmācās no galvas. Es domāju, ka te uzrakstīs tas teksts datorā. Nu, ja, ka datorā. Bet tā jau ticām, tu nevarētu nospēlēt. Nē, tas būtu sarežģīti. Tas ir tāds novērojums un redzot, ka pilnīgi Indra Burkovska nevar pazīt šajā lomā. Nacionālais teātris, tagad jau cik gadus? Nu, pirmo lomu spēlēja 2006. gadā.
Bet štatā es esmu no 2011. Bet visādi tāds, vispirms es biju Čehovā, Ivanovā, es dublējos ar Lāsmu, un tad bija Draudzes bazārs. Un tad arī, tā, es priecājos, es esmu laimīga, jo tur ir samta sēdekļi. Tur nav jau Latvijas teātris, jā, tur ir samta sēdekļi. Un garderobe tev ir ar ko kopā? Es esmu dāmu garderobē, sākot ar Bertu Rūmnieci. Un tagad, jā, mēs esam 11 vietas mūsu lielajā dāmu garderobē, tā kā mēs tur ir ļoti labi tas, ka tiešām, ka ir blakus skatuvē, ja? Un ka nav duša. Un tāds, jā, protams, tu teici, jā, tāpēc jau tad vienā brīdī ieskicējās Draudzes bazārā, Indrai bija brīnišķīga loma, jā. Un tā kleita jau parādījās, jo trompeti arī bija no tās izrādes. Tā kā, šeit arī tagad Draudzes bazāri noskatīsimies. Tā ir izrāde, ko es arī, kad iepriekš teicu, 3 reizes skatījos, jo tad bija uzticējis Teātra vēstnesis man rakstīt recenziju. Es nekad vienreiz noskatoties nevaru uzrakstīt, un tad es noskatījos 3 reizes. Es zināju, ka tev laba galva. Tāpēc tā bija tāda sulīga, krāšņa loma, tad viena mazo gabaliņu. Viss smalkais temperaments, tas, ko mēs sākumā sākām ar kastaņetām, tas te arī turpinās. Jā, tas ir pierādījums, ja jūs kaut ko ļoti vēlaties, tas piepildās. Kad es biju maza meitenīte, kā es gribēju, lai man būtu tik kupla kleita, ka es varētu salikt augšā kopā. Lūdzu, 50 gados dabūju to kleitu. Jā, bet viņi pasūtīja speciāli tādu, vai kostīmmāksniece? Nē, kostīmmāksniece man tāda, jā. Tā bija kostīmmāksniece? Ieva Kauliņa bija stenogrāfa un kostīmmāksniece. Un jā, mēs šo izrādi nospēlējām 67 reizes. Un, jā, viņi, protams, ir kā tāda ļoti vienkārša lūga un vienkārša notikums. Jā, tu par tiem labdarības tirgu. Labdarība, jā, bet teiksim, man ar šo kleitu tikai vienā izrādē, kad es uznācu, publika neaplaudēja. Vienā pārējās visās novērtēja kāds dārgums. Bet tas mans tēls arī, tātad šī Karlīne, viņai bijuši 3 vīri, visi miruši.
un viņai bijuši 9 bērni, un tie arī visi miruši. Bet viņi joprojām, tāda atvērta, kāda katram ir cik smaga vai kāda dzīve, bet, kad viņi dzīvo tālāk, tāds motīvs viņai. Bet viņi, protams, ir pārliecināti, ka viss mīl, kā viņi traki, kur viņi parādās, viss tikai uz viņu vien skatās. Varbūt tas viņai palīdzēja tikt galā ar visam. Jā, tagad mazliet apsēdies, vēl viens fragmentiņš no, es teicu, kino nebūs, mazs fragmentiņš būs no kino. Atcerēsies no kā. Raimonda, savāc savu žurku. Es tevi ļoti lūdzu. Mamīt, viņas taču neko nedara. Skaties. Izbeidz. Tu dzirdēji, ko es tev teicu? Raimonda. Mīce, ej gulēt. Nāc, Oto, nebiedē mammu. Labs, Oto, labs. Ārprāts. Nomazgā rokas un marš pie klavierēm. Viņas jau nav netīras. Kā tad? Drīz no viena šķīvi ēdīs. Tas būtu jauki. Raimond! Mam. Nekaitina mani. Nobučo lūdzu man. Nē, mīļais. Vispirms paspēlē, un tad bučosimies. Marš pie klavierēm tur bija, ja? Tad es tā marš pie klavierēm. Es gribētu teikt tev, lai arī mēs varbūt ikdienā netiekamies tik bieži, bet tad, kad tiekamies, tad man liekas tās ļoti emocionāls reizes. Es gribētu teikt tev noteikti, ka tādu filmas dēlu un meitu ir gana daudz. Bet man filmas mamma ir tikai viena. Tā esi tu. Daudz laimes. Un varbūt es izpelnīšos arī kādu buču, ko es jau gribēju sēkt. Atzīšos, ka es vienmēr mīlu palielīties. Ka man ir tik izcils dēls. Bet es neesmu vienīgs atnācis kā sveicējs. Man daži ir paņēmušies līdzi, tā kā es labprāt aicinātu iekšā vēl kādu droši. Nebaidiet mani. Nebaidīsim. Mēģinām tad varbūt kaut kādu priekšus, ja? Imants Kalniņš man līdzīte Tauriņas apēnās maržas. No izrādes Meļļus ļauts. Dziet Latvijas kultūras akadēmijas ļauties kojas solis. Diriģents Kaspars Ārds. Nu, tas. Dēliņš. Visas mažas
visas mažas un krāsas būs mēžā dziesmās. Sarkanas ogas kādreiz savu vārsiņu liesmās. Mīli mani starp zvaigzni un sauli, kas nāk. Mīli mani daudz kā starp daudz vēlošām. Tauriņa samtainās marža uz sveicīs skrien. Zvaigznes un saules viens stārus un nesasien. Mīli mani starp zvaigzni un sauli, kas nāk. Mīli mani daudz kā starp daudz vēlošām. Daudz laimes vajadzēs. Paldies! Paldies, Alfred. Droši. Mēs daudz jūs svinēt tālāk. Strādājam. Tas ir kādam jāprātā. Tas ir tas, ko es teicu, kas mēģināt. Ļoti nopietns mēģināt. Mēģināt jubilējai. Jā, Inda, tev arī vēlās sveikt Latvijas Republikas kultūras ministra Agnes Lāslu. Jā. Labvakar. Man šeit rakstīts, un to palīdzēja noformulēt mani kolēģi, kas visi, protams, kā daudzi šeit un citviet Latvijā jūsu talantu cienītāji, man šķiet, kas ir diezgan atbilstoši. Par izcilu ieguldījumu Latvijas teātra un kino mākslā radot spilgtus, temperamentīgus un iedvesmojošus aktierdarbus. Bet pēc šī vakara, un man prieks, ka man bija iespēja būt arī šeit uz šo sarunu, man šķiet, ka tas, ko mēs varam ik viens no jums mācīties, ir īstumu, patiesumu un to, cik jūs esat brīva un tā ceturtā molekula, ko jūs teicāt, drosme, būt patiesai un īstai ikvienā vidē, ikvienā savā lomā un vissvarīgākajā dzīves lomā droši vien, vai ne? Tā kā daudz laimes dzimšanas dienā un šis īpašais atzinības raksts no kultūras. Paldies! Jā, un tad arī tava kolēģe Anta Krūmiņa vēlās ko teikt. Tas par sevi sakot. Protams, jā. Man liekas tā. Mēs ar Indru saprotamies bez vārdiem. Un mani vārdi šeit būtu lieki, lai raksturotu Indru. Man ļoti žēl, ka jaunatnes teātrī ne. Tu darīji pareizi, ka tu aizgāji no teātra. Taču jaunatnes teātrī mēs spēlējām kopējās izrādēs, bet tieši tāda dialoga aci pret aci mums nebija. Un tomēr mūs saista kaut kāda tāda neredzama saita. Es gribu atgādināt. Indra, tu pieminēji pavasari, bet šeit cilvēkiem es gribu teikt vienu klausītājiem, ka toreiz izrāde pavasaris
tika spēlēta arī Tallinā. Un mums par lielu pārsteigumu izrādei ir papildu izrāde. Un mēs nekādi nesaprotam, kāpēc tā izrāde visu laiku ir izpārdota. Un kas pa lietu? Tikai, protams, tas bija padomības gados. Un izrādās, ka režisors skolēniem dziedāšanas stundā lika dziedāt jau tagad neatkarīgās Igaunijas himnu, kas, protams, toreiz bija aizliegta. Bet šeit Rīgā jau neviens nezināja, kas tā par himnu, kas tā par dziedāšanu, un tāpēc mēs bijām ļoti lepni, ka pavasari mēs Tallinā spēlējam ar papildu izrādi. Tas tā zināšanai. Jā, tur bija teksts, kad rādīja Kūsaks vai kur rādīja uz globusa, kur ir Latvija, Igaunija, Lietuva, viņš teica, un šeit būs Baltijas Savienotās valstis. Tas laikam, vai tas ir reāls sapnis? Kas tur lai zina? Bet, Indra, es drīkstu arī pateikt pārējiem savas izjūtas, skatoties filmas ar Indras piedalīšanos. Nē, es saprotu, kā teātrī ļoti lēnām veidojās lomas, kā veidojās šī iekšējā darbība un viss pārējais. Tas katram ir savs, bet tomēr tas ir saprotams. Bet man tagad jājautā visiem, vai ir redzēta filma Bedre? Jā. Jūs Indru pazināt? Nē. Nē. Tā ir tikai puse, ka mēs nevaram it kā pazīt, ka tā ir Indra, bet otra puse ir, es nezinu, kā tuvplānā filmā var atrast šīs ārkārtīgi smalkās nianses, šo, es nezinu, neaprakstāmo īstenībā sajūtu, šo, es nezinu, kā tu to lētāji. Es vienkārši nezinu. Es labi, to tik daudz dzirdēju. Es ceru, ka citi, kas nav vēl redzējuši kaut kādas, noteikti skatās. Es nerunāju par citām filmām, kā Roma vai par ko, tas ir citādāk. Indra, uz priekšu. Paldies. Protams, kolēģi arī Lāsa Kugrēna. Lūdzu. Nu kā? Nu tad tagad saturies. Par Indru pirmo reizi es izdzirdēju no sava tēva, no Raimonda Kugrēna, kurš, jā, Kuldīgs tavs teātrī, un viņš teica tā, tu zini, man tur ir viena traki feina meita. Viņa spēlē akordeonu, viņa ir tik droša un tik drosmīga. Viņš saka, liec viņu, kur gribi. Viņa visu lieta pilnu klapi. Nu, tāds jau man bija priekšstats par tevi. Bet tai faktu laikā mēs tā kaut kā, es tā kā neatceros, ka mēs tur būtu kaut kā tā īpaši ar tevi čupojasies. Es tur bišķiņa citiem vairāk čupojos. Bet tad mēs rakstījām Uršulīti. Un bija tas ir radio uzvedums, Pildējums Cērmāns, bija šausmīgi skaisti vasaras diena, mēs kaut kur ārā rakstījām. Un interesi, nezinu, viņi parādījās tā kā no tāda parādība no citas pasaules. Viņi tā gari mati, tādi gaiši, tādi gari plīvojoši svārki. Es visu mūžu to atcerēšos. Tā ir drosme, tas ir tas dabiskums. Un tā mēs ar Mārtiņu Bērtiņu rakstam kaut kādu vaigo mīlu skatu, ja? Un tādu mazu pauzīti kaut kādu.
Un tu tā pieplīvo klāt, jo tu tiešām tā visur tu tā plīvo. Paskaties, pacēl svārkus un teici, paskaties, kas tā pa tādu pumpulām te uzmet uz sirds. Tā bija kaut kāds lociekots. Un tas bija tik šausmīgi dabiski un tik brīvi. Un tik, tas man uz mūžu paliks atmiņā. Un arī es domāju, kāda laime, ka režisors sastrīdējās tur tajā vienā brīdī. Tur sakasījās, tur Freibergs, es neatceros ar Krilo, un paņēma tevi uz Ivānu, vai ne? Un paņēma, un mēs dublējāmies. Un tā ir tā retā reize, man parasti grūti dublēties. Es tā kā pašam ir savs un kaut kas tā, un es nevisai mīlu dublēties, bet ar tevi man nebija pilnīgi absolūti nekādas problēmas, jo es pat dziedāju, es vispār 3 reizes mūžā tikai esmu dziedājusi, jā, un man bija jādzied, bet tāpēc, ka tu arī, tagad arī, kad tu dziedi, tu absolūti neuztraucies, tad tev varbūt tur bišķiņ kaut kas, es jau neesmu muzikāli, absolūti, absolūti ne, bet tā kā, zinu, man liekas, varbūt kaut kas tur tā paslīd vai tā, nu un tad, bet tu dziedi un tu esi, un es šo drosmi, vismaz tajā konkrētajā izrādē, es ļoti no tevis esmu ņēmusi. Nu, un tad draugs bazārs, nu to es nevaru nepastāstīt. Tur bija kā Indra nāca klavīties, mēs visam liels mēs tas kolektīvs, vai ne, un Indrai galvenā loma, un tā ārprātīgi skaistā kleita, un visi plaudēja, ka nāk tas, nu, samīgi glaudnīgi, vai ne. Un tad Indra nāca, viņa nāca tā šausmīgi skaisti, viņa nāca tā lēnta. Un tad viņa klanījās, un klanījās. Tas bija fantastiski, ka mēs visi, ja tu zināt, kā mēs priecājāmies no sirds. Visi, mēs stāvējām kulisēs, mēs dzīvojām līdzi, mēs smējāmies. Un tad vēl man tev jāsaka paldies par to, ka tu esi bijusi lecēja pele. Tad, kad es lauzu savus kaulus, tad nabaga Indra dabūja lekt iekšā 2 lugās, kas bija drausmīgi nepateicīgas un grūtas. Un paldies tev, Bibjā. Bet mums jau vislielākie piedzīvojumi tomēr ir Jā, bet tas tev pašai jāstāst. Tas tev pašai, ja tu gribi stāsti, tad negribi nestāsti. Jā, paldies. Tā, Katrīna Pasternāk un Juris Kalniņš. Juri Kalniņš. Mēs nebijām nekur sarunājuši, publiski runā. Bet lūdzu, es tev pieminēju piesaucu. Vispirms piedod, ka mēs nokavējām. Bet dzīve raksta savus rakstus. Piedošana, Indri, es nav tikai uz buču. Jā. Tikai uz buču. Jā. Viņš būs mans mīļotais vīrietis kvartetā. Es tikai... Kāds ir, kur viņš nebūs mīļotais vīrietis? Es atļauju tev. Tu jau zini, kas mūs gaida, jau 2. gadu. Jā. Skābu kapostu zupu. Jā. Bet nu jau arī skābiņu zupu būs. Varētu būt arī skābiņu zupu. Bet labi, bet tas tāds joks. Man kaut kā gribas, es klausījos visu šo. Atnāc koris, tas man piebeidz, protams. Bet tas bija tik skaisti un tik pelnīti. Un tu zini, es atcerējos, klausoties to dziesmu, es atcerējos savu mammu, kur tevi pieminēja. Un kaut kā man gribas to šoreiz. Sveicies no feminītes. Paldies. Es veseli. Un turpinu tikpat labi. Lās grāmatas. Paldies. Viņš tev mums ar vienu. Te izskanēja par daudz runā par tavu, ko tu esi darījusi, cik tu esi brīnišķīga un cik tu biji brīnišķīga. Antiņa teica, uz priekšu, vai ne? Es esmu no tā galva, kas saka uz priekšu. Mēs iesim uz priekšu rudenī. Mēģināsim Kritušie dievi, mēs tur celsimies. Mēģināsim apvienot lietuvisko temperamentu, latvisko prātu un tā tālāk. Ja. Es ar Kats mammu kopā filmējos Ilgajā ceļā kāpās. Un tur mums bija diezgan daudz jāpavada laiks arī ar sarunām.
Un tad pēc tam es pēkšņi lasu grāmatu. Lidijas Freimanes, kā viņa sauc tā plānā grāmata saucās? Viņa pats sarakstīja to. Viņa līdz pierakstīja, jā, viņa saprīs. Un jūs varat iedomāties, un es lasu par viņas bēgļu gaitām, un pēkšņi viņa bēga cauri Kuldīgu. Viņa saka, es daudz neko no tās Kuldīgas neatceros, bet tur tik skaista liepu aleja. Viņa apraksta manu aleju, kur es katru dienu gāju uz skolu. Tā liepa aleja ir vienreizē, tas ir kaut kas, man reiz viena ēģelniece, kas bija atbraukusi uz Kuldīgu, saka, Indra, tu esi laimīga, ja tavai bērnībai ir tāda aleja. Un redz savā grāmatā Lidīt, un man tas pilnīgi likās, ka viņa to par mani saka, jo viņa tik skaisti rakstīja par šo liepu aleju, tā kā ir tāds, es to saucu par Dieva smaidiem, ja tā notiek. Tad Dievs par mums priecājās, ja kaut kādas tādas sanāk kopā, tik skaistas lietas. Paldies! Tev puisītis, kas tikko puķis tev arī ir par teikt. Tas ir Miķels, viņš būs mūsu nākamās zvaigznes. Es kā labākā draudzene, 5-gadīgam Miķelim ļoti garš vakars, un Miķela parāda rokas, kamēr Miķels klausījās, manas rokas ir apzīmētas, Miķeļa rokas arī ir apzīmētas, un tur mums nebija kur zīmēt. Pagaidām, nevar papīru. Un tad grāmatā, ko es tev gribēju dāvināt, Miķels uzzīmēja, kā... Šitādi izskaties, kā tajās manas mammas kādos atceries ar Jā, un spēlēja akadī. Jā, es tev arī atceros, ja tavas mammas kādos. Un šitie ir Indras teātris, un Indra, ko spēlē? Karoliena. Mēs apzīmējām to grāmatu, mums nebija, kur Indra daudz laimes. Tā ir īpaši. Zini, pēc 20 gadiem, cik viņa būs vērtīga. Un tur vēl ir esmu uzzīmēts, es to albu neparādīju. Es neparādīju. Kas tur vēl bija? Es arī biju uzzīmēts. Viņš pats arī tur uzzīmēts. Paldies. Šeit ir, redz, kur. Jā. Miķelis. Lūk, tas palādi. Mēs varētu klusi nosēdēt un tik ilgi klausīties, ka mums bija jāzīmē. Un Miķelim viena no mīļākām izrādēm ir sudraba slidas, un tagad viņš jau ir izdomājis otro daļu, tās būs rozā slidas. Un es vēl esmu redzējis arī to grāmatu, nekādu grāmatu, es biju redzējis arī to filmu, kur tev bija bal no žurkām. Aha. Un es nespēju noticēt sākumā, ka tā esi tu, kad es pirmā reizi to filmu skatījos. Labi, jā. Agita Mančuka lūdzu, jā. Labdien, Indra! Es ar Indru iepazinās tad, kad es strādāju Valmieras teātrī. Mūs savienoja brīnišķīga dokumentālā filma Tēvs, radi un kuļmašīna. Noskatoties šo filmu, es pie televīzora raudāja mana mamma. Un tad, kad mēs ar Indru par šo filmu runājām, tad Indra vienmēr teica, jā, tā filma izdevās, bet režisors minēja to, ka tur nav konflikts. Tad, kad es mācījos pie Silvijas Radzobes, to, kas vispār ir teātris un dramaturģija, viņa vienmēr teica, galvenais ir konflikts vienā teikumā. Tad es teiktu tā, ka šī dokumentālā filma, kas runā par Indras Burkovskas dzimtu, dzimtas spēku, dzimtas skaistumu, darba tikumu, visi tie labākie latviešiem izcilākie vārdi ir šajā filmā iekodēti, un es arī saviem bērniem liku šo filmu noskatīties. Un es uzskatu, ka šī filma, teātra un kino mākslā ir kā tāda poētika, kā proza. Un es neizdarīju daudzus darbus, un Indra zina, par ko es runāju, bet es nolasīšu vienu mazu fragmentiņu, kā es redzu Indru. Indra zina, kas ir savs baseins. Privāts baseins, kurā nedrīkst iekāpt citi svešie. Vai kāds ir redzējis Indru privātās dzīves lejās, mazgājot veļu? Indra nekad nemazgā veļu skaļi, un pretīgi Indra sargā savu veļu. Indra neguļ uz kulēm, kā teica viņas vecā māte,
bet Indra guļ uz cepotām spilvenrānām, jo tikai Indra zina, ko nozīmē izšūta grāna smalka veļa. Bet vai tas viss no tukša gaisa radies? Nē, no dzimtas tikuma un darba. Labas dzīves skola radās sērītē, kur paps iemācīja peldēt. Neizlikties, runāt tiešu valodu, noklusēt, ka tas ir nepieciešams un pateikt, ka tas prasa drosmi. Indra nav viena. Viņu sargā Burkovsku dzimta. Jā, tā pati dzimta, kurā tika pieņemts ebreju zēns Maksis Levensons, kuram Burkovsku dzimta deva savu uzvārdu un mājas. Kad kara šausmās ebreji tika sadzīti no Ķimeles Krogu kuldīgas sinagogā, Maksis kļuva par Burkovski pateicoties vectēvam Janam. Jans Burkovskis, viņa labā sirds, lika šim zēnam justies kā ģimenes loceklim. Indra zina, ko nozīmē pieņemt. Indra prot dalīties, tāpat kā to mācīja Jans saviem bērniem. Tā arī Indra tos vectēvu maučus apdāvināja Liepājā muzejam. Viņai nav žēl, viņa prot dalīties ar to, kas ir dzimtē. Indra var bērīties iet un par atlasītāju. Indra prot trompeti pūst, stāvot līdzās vīriem kā ozoliem. Indra prot dejot sarkanā kleitā, bet pats galvenais – Indra prot mīlēt. Aigars, Indras vīrs, izšuj krustdūrienā rozes. Indra nestāv malā, viņa ņem un šuj līdzās, liekot dūrienu pie dūriena. Bet, kad izšūto pieliek pie sienas, rokrakstis sadziedās. Aigaram gluds. Indrai repuļains, jo nav jau laika jāmācās jauna loma. Ir tik jauki paļauties uz vīrišķīgo vīru vārdā Aigars. Vai šis Valmieras puisis viņam bija nojauta, ka būs jārok zeme un jādarbina kuļmašīna? Dzīves dobes pāraug audeklos, pateikti vārdi sašuja sirdis, kur liela nozīme ir bērniem, Rasai un Jurim, mazbērniem, kas kā ziedoši ziedi rotā apkrisas gleznu galeriju. Un kas paliek? Paliek dzimtā izauklētā maize, bet ja vēl pietiktu tā sviesta. Tāpēc es tevi sveicu, te ir arī rasas, un es tev dāvinu sviesta trauciņu, daudz laimes. Noteikti arī kāds sveiks, un es ar meitas palīdzību tev spāniski šo te Lorkas zejoļu krājumu dāvinu. Spāniski? Latviski, bet apsveikums ir spāniski. Indra, tu pateici, kā pareizi lasīt. Te deseo salud y a mucha suerte. Man izruna nebija pareizi. Viss pasauli man sveic. Nē, lai veiksme un veselība, tas ir spāniski. Lūdzu, kas vēl ir sveicināt, kāds vēlās teikt? Ko? Puķis tās viņam pienāksies, jā. Ja gribētu jūs teikt kaut ko publiski? Ne? Tas līdz jau mēs esam ilgi sēdējuši. Jā. Tagad nenāk runāt. Indra arī bija režisors. Un mācīja bērnus mazpilsētas dziedātājus, teātris Īkstīti. Un mana meita vēl joprojām atcerās, kāda bija Indra režisora. Paldies! Paldies, paldies, paldies. Jā, jo mēs tam ilgi laiku jau bijuši. Jā, tad, ja tāds publiski nav, tad Indra, tu teici, bet paldies tev par šīm sarunām. Jā. Un tad ir individuāli, kāds vēl grib apsveikt, un tad arī kādi aicinām lejā. Paldies jums, ka atnācāt, ka savu laiku kavējāt. Es jūtos ļoti gandarīt par šo jauko pasākumu, par visu, ko tu esi izdomājis. Es par to vēl ilgi domāšu, un paldies jums, mīļie mani skatītāji. Paldies. Jā. Jā, es palaidu vienu savu.
Kur tā daudz nevis nāk doķi, es jau viņas